Pilsētvides pētnieku biedrība Grausti. Tā, mēs esam atbraukuši šodien uz Elejas raķešu bāzi. Šī arī ir R12 pazemes raķešu bāze. Pēc mums pieejamās informācijas tuvākajā nākotnē šo bāzi demontēs. Principā šī bāze ir pilnīgi identiska pēc uzbūves kā iepriekšējā, kur mēs apskatījām. Tā kā es principā neiedziļināšos nekādos sīkumos, kur jau tika pastāstīti iepriekšējā video, kur jūs varat noskatīties. Iesim cauri bāzē, paskatīsimies, kas šeit ir savādāk, kas ir vairāk varbūt palicis. Un šis video vairāk būs tāds pastaiga apskatīšana, nevis runāšana. Atrodamies tagad pie pirmā stāva trepēm. Šeit arī līdzīgi tāpat kā iepriekšējā raķešu bāzē trepes ir nojauktas. Un, teiksim tā, šīs trepes, kas ir uz dīzeļa ģeneratoru telpu, viņas vēl ir ar visu šo te grīdu, otrā pusē pat šīs grīdas nav. Bet arī tāpat kā tanī bāzē arī ir izveidotas koka trepes, kāds ir atnesis un pa viņām var tikt lejā. Iesim skatīsimies pirmā stāva tuneļus, jo tie šī bāzē ir aplūduši, kas ir nedaudz interesantāk nekā tanī. Kā jau zinām, mēs esam atbraukuši uz kodola raķešu bāzi. Tagad es nedaudz pastāstīšu par to, kā mums šodien gāja un kā mēs līdz šeit vispār tikām. Kas beigās, sākumā tas šķita diezgan vienkārši, kas tur kā parasti. Piebraucam, izkāpjam, ielienam, esam iekšā, safotografējam, safilmējam, braucam mājās. Šoreiz tas viss izvērtās interesantāk. Interesantāk kādā ziņā? Tādā, ka pirmais, kad mēs piebraucam, ceļš bija pārrakts. Tas nozīmē, mašīna nācās atstāt nedaudz pirms bāzes, iet gabaliņi ar kājām. To mēs, protams, veiksmīgi paveicām. Un tālāk sākās, varētu teikt, tas jautrākais, kad mēs nonācām pie nosacītās ieejas, ko mēs uzskatījām par ieeju, un ieraudzījām to akmeņu kaudzi, kas tur priekšā un zemi, ka sapratām, ka šeit netiksim kā parasti. Tad apstaigājām visas 4 šahtas un nosacinājām, ka pa šahtu avārijas izejām arī, diemžēl, mums netikt iekšā, jo diezgan veiksmīgi Latvijas valsts meži ir nodrošinājuši visu iekļūšanas vietu aiztaisīšanu ar lieliem akmeņiem, kurus pakustināt cilvēks bez mehānismiem diez vai varētu. Tad turpinājām meklējumus, jo, ja jau esam atbraukuši, tad jau iekšā mums ir jātiek un savādāk mājās nevar braukt vairs. Ko tad mēs darīsim mājās? Mēs aizbrauksim un pateiksim, ka mēs netikām iekšā. Tas būs tāds nedaudz aplausiens. Tad mēs tā veiksmīgi ejot, tā atradām vienu veiksmīgu vietu, pa kurien iekļūt. Un tā mēs esam beidzot arī tikuši līdz pat pašām šahtām. Mums kā pilsētvides pētnieku biedrībai Grausti ir diezgan žēl par to, kad Latvijas valsts meži ir izlēmuši šo bāzi, kodola raķešu bijušo, demontēt. Protams, šeit ir viss avārijas stāvoklī, es to pilnībā ļoti labi saprotu. Bet, piemēram, ja mēs paskatāmies uz mūsu pašu kaimiņu valsti, kas ir Lietuva, viņi ir ļoti veiksmīgi šādā bāzē ierīkojuši muzeju par augstā kara laiku un vispārībā padomi laikiem, kur viņi ir izvietojuši ekspozīciju, tur izremontējuši telpas, iekārtojuši visu. Es domāju, labi, šajā bāzē vairs to nevarēs paspēt izveidot, jo, diemžēl viss šī vieta ir ļoti sagrauta, bet varbūt par to vajadzēja padomāt laicīgāk, un tas tā uz priekšdienām, ja vēl kaut ko mēs vēlamies atstāt pamest, varbūt tās jau vajag laicīgi sākt domāt par to, ko tur varētu ierīkot. Jo, es domāju, cilvēkiem būtu tiešām ļoti interesanti atbraukt uz šādu bāzi un apskatīties, kā šeit Latvijā padomju armija bija izvietojusi savus strateģiskos ieročus, kodolieročus. Un tas arī, es domāju, ka cilvēkos rada ļoti liela interese par to, kā šeit bija, kad bija padomju laiki,
kas šeit atradās, cik šeit strādāja tā kā armijnieki, tehnika, apsardze, kāda visa bija. Manuprāt, tas būtu ļoti interesanti, un šobrīd to mēs varam apskatīt tikai Lietuvā, kur ir tāda iespēja radīta. Kā piemēru šādam padomu laika objektam varētu minēt Līgatnes padomju slepeno bunkuru, kurā šobrīd diezgan veiksmīgi ir iekārtots muzejs, pašā svarīgākajā bunkurā Latvijā, un apmeklētība tur ir cilvēkiem, tas interesē, kā tas bija dzīvot padomju laikos, kas bija vispār bunkuri, kas bija civila aizsardzība. Tas viss šķiet ļoti interesanti, un tāpēc tas kā piemērs arī veiksmīgam stāstam, ka Latvijā ir, teiksim, izveidots strateģiski svarīgā padomju laiku valdības bunkurā muzejs, kas veiksmīgi funkcionē. Pāris dienas atpakaļ pirms šī brauciena sākām pameklēt informāciju par to, kā tad ir noslēdzies iepirkums Latvijas valsts meža izsludinātais, kuru viņi izsludināja vasaras vidū, teiksim tā. Un netīšām uzdūrāmies informācijai, kad ir tomēr plānots, ka bāze pilnībā visa netiks nojaukta, tiks viņa daļēji demontēta. Tātad šobrīd viņi ir izdomājuši, ka šahtas visas 4 tiek demontētas ar visiem pievedu tuneļiem, bet tā kā komandas centrs, kas ir bāzes centrā, kas ir mums aiz muguras, paliek tā kā vieta, kur šobrīd tur gan nebija konkrēti uzrakstīts pēc zinātnieku pētījumiem vai pēc kādiem viņi tā kā vadījās, bet tur bija minēts, ka šajā bāzē ir iemitinājušies īpaši aizsargājamies sikspārņi, kādēļ viņi ir nolēmuši bāzes komandas centru tomēr nenojaukt. Bet ir viens tāds ņemot vērā citu bāzu pieredzi, kā piemēram Rudbāžu bāze vai Misas bāze, tad mēs zinām, ka firmas, kuras izzāģē metālu un kuras, teiksim tā, arī visticamāk demontēs šīs šahtas, viņas nevienmēr atstāja bāzes vieta, kur atradās šahtas, nevienmēr ir sakārtota. Pieņemsim, Rudbāržos vēl joprojām ir 4 lieli caurumi zemē, un Misā pēc vairākiem gadiem caurumi tikai tika aiztaisīti cieti. Tā kā pilnīgi iespējams, ka šeit visu vērtīgāko, kas ir šahtas vāks un šahtas, teiksim, tā augšpuse, ka tā visa tiks demontēta un tā arī paliks 4 caurumi zemē. Bet to mēs skatīsimies, vērosim, kas te notiek, atbrauksim vēl kādu reizi pēc kāda laiciņa, un tad jau redzēsim, jo skatīsimies arī, vai vispār kaut kas tiks darīts, jo ja jau tā konkursu viņi samainīja, tad iespējams, ka neviens nepieteiksies un neviens uzvarētājs atteiksies no tik liela darba. Un, teiksim, tā arī maz iegūmi, jo cik mēs te paši šodien izstaigājām, tad, es neteiktu, ka šeit būtu baigi daudz metāls, kuru varētu nodot. Un pie viņa pirmkārt jau nav viegli klāt tikt, jo viņš viss atrodas sienās iekšā. Un, sienās tur ir principā stiegrojums, dzels. Tas ir arī viss. Pārējais betons jau netiek nekur nodots un par to neviens naudu nemaksā. Bet vai tas ir tā vērts, grūti pateikt. Manuprāt, īsti nekāds šeit iegūms demontējot šo bāzi uzņēmumam nevar rasties no tā, ka šeit ir iespējams. No tā, ko šeit var demontēt. Ar šo telpu mēs video beidzam. Šis bija tāds ieskatu video, kā jau sākumā teicu, kurā mēs, teiksim, tā izstaigājām tikai bāzi pēdējo reizi, ja gadījumā šeit viss tiek nojaukts vai arī nojauktas šahtas. Parādījām jums, kā tas viss te ir izskatījies, un varbūt, kad jau jūs skatāties šo video, šeit jau vairs nekā nav. Un, principā, ja interesē, skatāmies citus video, sekojiet Twitterī, Facebookā, Instagramā,
apmeklējiet Graustu mājaslapu, YouTube lapu. YouTube skatāmies, citus video. Un tad jau tiekamies, principā, nākamajos video. Vienīgā Latvijas pilsētvides pētnieku biedrība Grausts.